Meņus Latvijā stingri aizsargā, bet kāpēc to populācija samazinās? Šeit ir vismaz 5 galvenie iemesli. Pirmais iemesls. Tā lejupslīde sākās pagājušā gadsimta otrajā pusē pēc lielās meža melorācijas. Meža augšanas apstākļi patiešām uzlabojās, un pēc pāri 10 gadiem mēs redzējām, ka mednis sāk šīs vietas pamest, jo mednim ir vajadzīgi nabadzīgi apstākļi. Otrais iemesls. Tajā laikā, redzot, ka medņu skaits samazinās, mednis tika pasludināts par aizsargājumu putnu, un tās riesta vietas tika iekļautas tādā kā rezervāta zonā, rezervāta režīmā, kas nozīmēja to, ka tur arī tam mednim neko palīdzēt nevarēja, jo lai koptu šos mežus, lai retinātu šos mežus, tas sākotnēji vispār nebija iespējams. Vēlāk tas jau tāds iespējas parādījās, bet tas saistījās ar diezgan lielu birokrātiju. Trešais iemesls. Ja mēs viņus stingri aizsargājām tajās riestu teritorijās, riestu vietās, ja, tad ārpus tām jau tas traucējums saglabājās. Un ja mednis grib kaut kur aiziet no tās savas pamata teritorijas, tad viņš var saskarties ar diezgan lielu traucējumu. Ārpus šīm teritorijām mežsaimniecība ir traucējošs faktors, to nevar noliegt. Jā. Ceturtais iemesls. Plēsīgie dzīvnieki, lapsas, jenoti, vilki un visbeidzot caunas, tie ir ļoti svarīgs faktors skaita ierobežošanā, īpaši, ja mēs runājam par caunām, jo caunas 90. gados burtiski uzsprāga pēc tam, kad mednieki mainīja savus tās tradicionālās nodarbes un vairs caunas nemedīja. Cauna ir palikusi pilnīgi nomaļā un viņi dara lielu postu. Ne tikai mednim, daudziem citiem putniem arī. Piektais iemesls. Arī klimats daudz ko maina. Klimata pārmaiņas un tendences nenāk mednim par labu Latvijā. Jo pamazām šie boreālie meži no Latvijas atkāpjas šo klimata tendenču rezultātā. Jā, un mednis ir boreālo mežu karalis. Ko mēs varam darīt? Jā, tas viss ir komplekss, jā, un ja mēs gribētu šo sugu saglabāt, kura faktiski atkāpjas uz austrumiem, tad tam būtu jāiegulda milzu resursi, bet tas jau ir skatījums, teiksim, tādā 100 gadu perspektīvā. Ja. Jo visi objektīvi apstākļi ir tādi, kas nenāk par labu mednim. Jā.